Sveiki, tauta! Nu ko, es domāju, ka šodien vairs nevienam šaubu nav, ka mūsu valstī iedzīvotāji saskarās ar milzīgām grūtībām, ar sarežģījumiem apmaksāt savus rēķinus par komunāliem pakalpojumiem, kredītus, pusdienas saviem bērniem skolās, pulciņus, nemaz nerunājot par došanos ekskursijā ar ģimeni. Jā, daudz dažādu nosacījumu ir visapkārt. Un cilvēki sociālos tīklos seko līdzi šķiet visam. Un šī ir kārtējā reize, kad es aicināšu jūs paraudzīties, kas tomēr notiek deguna galā. Šeit varu pieminēt kādu laiku atpakaļ. Sociālajos tīklos tika izsludināts, ka tiek veidots tāds process, pasākums. Pasākums gluži tas nav, bet darbība ar apzīmējumu gaitnieks, kad Kaspars Pudniks aicināja cilvēkus iesaistīties, lai mēs varam palīdzēt viens otram. Tad pa to laiku, protams, arī bija daudzi citi cilvēki, kuri vāca kaut kādas mantas ikdienā no sabiedrības, no bagātās, tā teikt, sabiedrības daļas un dāla tiem, kam tas ir nepieciešams, kādā izlases procesa kārtībā. Tad notika attiecīgi nelaime, tāda manāma, redzama, jūtama, ļoti plaši atspoguļota nelaime citās valstīs. Un atkal pēkšņi sabiedrība aizmirsa par saviem iedzīvotājiem, pievērsās haipam, topam, kaut kādam šķietami aktuālākiem jautājumiem, ļoti daudz diskutējot, iestājoties par visu citu, par visiem citiem, tikai ne sevi. Un, bet man vienalga, man ir prieks par to, kad mūsu valstī ir forši cilvēki. Un mūsu valstī cilvēki ir savā ziņā arī tādi atbildīgi. Un cilvēcība nav zudusi. Par ko es runāju? Par to, ka, kā jau jūs, tie, kas man seko labu laiku, jeb no paša sākuma, ļoti labi zina, kad pats es esmu no Rīgas, no rajona, no Imantas. Un šī iemesla dēļ arī es sekoju Facebookā Imantas grupai, jo man aizvien interesē, kas tur notiek, kas nenotiek. Un ir uzradušies jauni cilvēki, konkrēti viena jauna sieviete, meitene vārdā Santa, kura uzņēmusies šo svarīgo darbu. Viņa ir kārtējais cilvēks, kurš uzņēmies svarīgu darbu, sociālo darbu, varētu tā teikt, parūpēties par savējiem. Viņa, tas nav peļņas kaut kāds pasākums.
Tā ir tāda vienkārši elementāra, bet te pašā laikā varbūt kādam liksies ģeniāla idejas realizēšana, kuras realizācijai nepieciešams ir izdomāt vietu. Viņas gadījumā šī vieta ir Anniņmuižas bulvārs 40A. Ir nepieciešams galds, kuru arī viņa noteikti sarūpē, un ir nepieciešams ieguldījums dažos eiro, lai no sevis uzliktu uz šī galda kaut dažas mums visiem nepieciešamās preces. Tas var būt pārtikas produkti, maize, konservi, putrājumi, zirņi, kartupeļi, varbūt desa. Un šī Santa izziņoja Imantas grupā, ka viņa veiks šo rīcību un aicināja uz 2 lietām. Vispirms viņa aicina cilvēkus pievienoties. Ejot uz veikalu, jūs varat vismaz vienu produktu, kaut par reizēm šis produkts maksā centos, vismaz šo vienu produktu iegādāties un ne sev, bet padalīties ar tiem, kam tas ir nepieciešams, kam tas trūkst. Un viņai atsaucās daudzi cilvēki. Tie paši Imantas iedzīvotāji, kuriem nav viena alga, kurus uzrunāja šī cilvēcība. Un otrs, ar ko viņa uzrunāja grupas biedrus, Imantas iedzīvotājus, ir ar to, lai palīdz apziņot katru, kuram ir nepieciešama šī palīdzība. Šis katrs var būt pensionārs, kuram trūkst ēdiena, jo gluži vienkārši visa nauda ir aizgājis komunālajos maksājumos. Trūkst, jo arvien vairāk var novērot šos pensionārus, ejot gar atkritumu urnām, meklējot ēdienu. Diemžēl šāda realitāte ir iestājusies. Nav runa par to, ka brīdinājām, nebrīdinājām par to, ka tas tā būs, bet šis ir īstais brīdis sadoties rokās. Tāpat, ja ne pensionāri, tad tie, kam tas ir nepieciešams, ir daudzbērnu ģimeņu dalībnieki, kuriem arī trūkst, vai kaut vai jebkura modeļa slāņa, dzimuma, vecuma cilvēki, kuriem šodien trūkst. Viselementārākais. Pārtika, kura mums visiem, ik katram ir nepieciešama, lai mēs spētu eksistēt. Un arī uz šo aicinājumu cilvēki atsaucās. Un cik man zināms, pagājušajā nedēļā bija pirmais šāds mēģinājums organizēt šādu darbību. Izdevās. Lietas pietrūka, lai arī cilvēki bija kūtri, pensionāri viņi jau, neņems viņi jau, mēs visu paši un tam līdzīgi, bet rezultātā pietrūka. Šonedēļ 19. februārī Santa rīko kārtējo šādu te darbību. No 9:30 rītā viņa būs uz vietas, un no 10:00 rītā līdz 12:00 dienā 2 stundas tiks veikti 2 procesi. Tiks pieņemti produkti, preces no cilvēkiem, kuriem nav viena alga,
un tiks dalītas preces tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Kādēļ es veicu šo uzrunu jums? Jo man ir milzīgs prieks par to, ka cilvēcība mūsos ir. Starp mums ir tie, kas uzdrošinās, un šāda rīcība, šāds process nav sarežģīts. Tas neprasa ieguldījumus, tikpat nekādus. Informāciju var izplatīt sociālos tīklos, atliek vien sarunāt kādu, kuram ir galdiņš, ja pašam nav, un nolikt kaut vienu, divas preces no sevis, un cilvēki pievienojas. Es aicinu savu sekotāju daļu, kuri ir imantā, protams, pievienoties šim pasākumam, šim procesam, par pasākumu to nevarētu teikt, saukt. Vienkārši svētdien var būt. Jums varbūt ir brīvāks brīdis, un jūs varētu pievienoties, piebiedroties un aiznest kādu preci. Tā var būt pārtikas prece, tā var būt higienas prece, jo arī tās mums ir nepieciešamas, gan tolts papīrs, gan ziepes, gan šampūni. Viss tas pats, kas ir nepieciešams jums, un jūs jau zinat, kas. Un šeit nav runa par iPhone'iem vai riteņiem vai ko tādu. Nē. Šeit iet runa par fundamentālo. Fundamentālo, lai mēs spētu turpināt eksistēt, jo tiešām ir ļoti daudz cilvēku, ģimenes, kuriem trūkst, un es personīgi esmu labu laiku jau novēroju, kā iepērkas veikalos bērni. Reizēm man nākas iejaukties, un ir pēdējais brīdis sadoties rokās. Un es aicinu no pārējiem rajoniem, Bolderāja, Zoltūde, Purciems, Pļaunieki, no visiem. Es aicinu cilvēkus, kuri ir uzņēmīgi, ierasties, jo tas nav runāt vienkārši, paņem un izdari. Jums būs iespēja piedalīties, redzēt, kā tas notiek, parunāt ar Santu un gūt iedrošinājumu, uzmundrinājumu un šādu pašu rīcību organizēt savā rajonā, savā pilsētā, savā pagastā, kur vien tas ir nepieciešams. Jo valsts aparāts ir valsts aparāts, un šobrīd mūsu visu turpmākā nākotne, kā jau iepriekš patiesībā, ir vienīgi atkarīga no mūsu rīcības. Jūs jau zinat, katra mūsu darbība un bezdarbība veido vidi. Savukārt šo vidi mēs atstājam saviem pēcnācējiem. Un ir tikai pašsaprotami, ja mēs vēlamies būt kaut minimāli nodrošināti, mēs vēlamies, lai tādi ir mūsu līdzcilvēki. Galu galā mēs esam komūna, jebkurā mērogā raugoties, un mūsu pēcnācēji, mūsu bērni komunicēs ar viņu bērniem, ar to pārējo cilvēku bērniem. Un nav svarīgi, latviešu valodā tu runā, krievu valodā tu runā, romu valodā tu runā, latgaļu valodā tu runā, mēs visi esam cilvēki. Mēs visi esam cilvēki, mēs visi esam kaimiņi, kaimiņu mājā, kaimiņu ciematā, rajonā, pilsētā. Un palielam mēs esam viena milzīga ģimene, kurā, protams, ir nesaskaņas, ir strīdi, ir domstarpības, ir elementāra komunikācija. Bet pats galvenais, kas mums vēl ir, tā ir cilvēcība. Es pats arī centīšos, es nezinu, vai man izdosies, bet es centīšos svētdien būt klāt. Atkārtoju Anniņu Muižas bulvārs 40A no pulkstens. Var ierasties no pulkstens 9:30, bet
mantu dalīšana būs no 10:00 līdz 12:00 vismaz. Un es atgādinu, degunu galā mums ir cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams. Un nevajag nosodīt. Katrs no mums var atrasties sarežģītā situācijā jebkurā brīdī. Var notikt dejebkas. Pats personīgi esmu bijis sarežģītās situācijās, smagās sarežģītās situācijās 2 reizes savā dzīvē, un es zinu, kas tas ir. Un arī tādēļ vēl jau vairāk mani tas uzrunā. Un šī iemesla dēļ es arī pieķēros šim viņas aicinājumam, viņas rīcībai, jo jūs jau zinat, es esmu par to cilvēcību. Tā kā es aicinu visus, kas vēlās, kas var pievienoties šīm procesam, kaut vienu preci piepērkot klāt savā ikdienas pirkumā, var arī ikdienas nedēļas garumā, var tieši svētdienā, galvenais, lai precei ir derīguma termiņš, un vienkārši atnesiet, pastaigājieties. Nav imantas, mums ir 5, jā, bet pastaigāties var un aiznesam. Un Santa dod mums šo iespēju attiecīgā vietā salikt to visu kopā un dod iespēju pārējiem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, ierasties un paņemt, kas viņiem ir nepieciešams. Un pārējos, kā jau minēju, es aicinu uzņēmīgos no katra rajona, kurš uzskata, ka ir uzņēmīgs, ieradīsies 20 cilvēki, arī ļoti labi. Ieradīsies 200, vēl labāk, jo ir pēdējais laiks šādu te procesu organizēt visur, visā mūsu valstī, jo man personīgi ir svarīgi, vai mūsu valstī ir pēduši bērni, vai mūsu valstī ir nabadzība, vai nav nabadzība, vai mūsu valstī. Jūs sapratāt. Labi, paldies par uzmanību. Tātad šo svētdien, 19. februāris. Starp citu, tā ir 2. reize, jā, ja es nepieminēju. 1. reizē es palaidu šo pasākumu, šo procesu garām. Centīšos šonedēļ būt. Un jebkurā gadījumā es ceru, ka tas jūs uzrunāja, ceru, ka es jums atgādināju, ka mums ir blakus cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams, un es vēl vairāk ceru, ka jūs uzņemsieties iniciatīvu un veidosiet šādu te darbību katrs savā rajonā, ciematā, pagastā, pilsētā. Jā. Nu ko? Tad jau, ko zinu, tiekamies varbūt svētdien uz vietas Anniņu Muižas bulvāras 40A, sākot jau ar 9:30 rītā. Pagaidām tā.